Atkal esam atgriezušies pie mūsu biznesa konferences online režīma un mazo kafijas pauzīti esam izmantojuši, un tā ir beigusies. Virzīsimies tālāk. Došu vārdu Kasparam Cvēģelim, uzņēmējam, vadītāju skolas vadītājam. Nu, tā sanāk, bet tā tas ir. Kaspars runās par pārdošanas vadību uz statistikas pamata, kā analizēt pārdošanas datus, identificēt tendences, lai precīzi prognozētu pārdošanas apjomu. Diezgan zinātniski specifiski tas skan, bet tāpēc jau mēs arī teicām, ka mums šajā biznesa konferencē ir pārdošanas lietu. Mēs skatāmies no dažādiem aspektiem un sīkumu šeit, kā jūs paši kā profesionāļi būdami, ja esat profesionāļi, zinat, nav nekādu sīkumu. Tāpēc arī par šo lietu un par šādām varbūt statistiskām un matemātiskām lietām. Es tā pieņemu, ka tur pamatā taču statistika ir matemātika, vai ne? Runās Kaspars. Kaspar, lūdzu, jums vārds. Sveiki, jā. Mani dzird, redz, viss labi, jā? Jā, it kā viss ir kārtībā. Jā. Pagaidām. Vismaz es ceru, ka būs. Paldies organizatoriem, ka man uzaicināja 2. gadu. Es man liekas, ka pagājušajā gadā arī bija pēc kafijas pauzes, un tad es īsti nesaprotu, vai tas tāpēc, lai es sapurinātu un uzmundrinātu, vai otrādi, lai ieejātu un iemidzinātu pārējos. Bet, jā, varbūt īsumā mazliet par sevi. Es te nošārēšu tādu mazu failiņu. Jā. Es esmu uzņēmējs, jā, gan vadītājs, gan dažu uzņēmumu īpašnieks. Kopējais apgrozījums šogad varētu būt kādi 16 miljoni, 200 plus darbinieki. Varbūt viens no tādiem zināmākajiem projektiem ir Tarragona, ko es gan tur pēdējā laikā, cik tur ir operatīvais direktors, tur vien mazāk iesaistos, bet tas ir viens no projektiem, kur es ņemu dalību vadībā. Nākošais ir Rīga Gold, jā, kā jūs redzat. Es ceru, ka jūs ēdat viņas 3 reizes dienā un visiem labi garšo. Un nākošais projekts, jā, kas varbūt no tādiem zināmākiem, ir vadītāju skola, tāpēc, ka es pēc savas būtības esmu menedžmenta un cilvēku vadības entuziasts, praktiķis, ko mēs arī izmantojam savā uzņēmumā, savos uzņēmumos, un tad viss tos pamatprincipus, ko mēs redzam, kas strādā, kas nestrādā, no kā vajadzētu izvairīties, tad to mēs visu pakojam un pasniedzam un dalamies ar savām zināšanām ar citiem, tieši caur vadītāju skolu. Jā, un tad braucot tālāk, es gribu šodien, jā, es tā kā mēģināšu tā kā pilots, ja mēs vēlāk izbraucam, tad tomēr ierasties galpunktā laikā, jo 15 pāri Evelīnai bija jāsāk, es ceru, ka viņi daudz nedusmosies. Ko es gribu šodien iedot? Šodien varbūt iedot, tas gan attieksies vairāk uz pārdošanas vadību, mazāk uz pārdevējiem, jo, lai mēs vadītu, mums vajadzētu saprast kaut kādus datus, ja, un tad skatāmies. Varbūt, jā, es padalīšos ātri ar tādu savu praktisko pieredzi un varbūt praktiskiem padomiem, un ja jūs pēc manas sarunas sāksiet jau vairāk skatīties uz datiem, vai kaut vai viens no jums sāks skatīties uz datiem, tad es jau būšu priecīgs un savu šīs dienas mērķi sasniedzis, ja? Tad, mēs paņemam situāciju, tur aiz 39 jūrām, 39 kalniem, dzīvoja tur firma ABC, un viņiem bija dati, kuri, respektīvi, viņi nepilda plānu. Ja, tātad plāns ir 9 mēnešos 70 000, ir izpildīts 58 000. Nu tad, ko mēs tagad darām? Jautājums, ko mēs tagad darām? Skatāmies. Mums ir, redz, 2 vaininieki, 2 pārdevēji, jo, principā, pārdevējs atbild par ieņēmumiem, 2 mākslīgā intelekta radīti džeki, vienam 22 gadi, jauns, dzīves, priecīgs, komunikabls, nekad neatsāk palīdzību, laipns, iejūtīgs. Otrs tāds saguris jau 53 gadi, mērķtiecīgs, disciplinēts, bet bieži burkšķi, kritizē, izsaka kritiku un kavē darbu. Kādi mums tagad varianti? Ko mēs ar viņiem darām? Tad, ja? Viens ir pēdējā laikā populārākais, kā itāji. Skatīsimies nākošu gadu. Tas tāds cerību menedžments, varbūt, ka līdz gada beigām kaut kas sanāks. Ko mēs vēl varam darīt? Mēs vēl varam, mest kapeiku.
skatīties, kurš no viņiem jau skaidrs, ka pie nepietiekošiem ieņēmumiem mums ir kaut kā jāoptimizējas. Savādāk mēs rausim mīnusā, nu, tad mums jāskatās, kā mēs optimizējam izmaksas. Ja, tad vai nu mēs metam kapeiku, vai ejam pie zīlnieces, vai nu kā ir, tā ir cerību menedžments, vai nu parunājam, ka veči saprunties, veči varbūt saka, ka vajag vairāk mārketinga līdus, mums nav ko darīt, ja? Nu, un tad ir vēl viens variants, ko mēs varam izdarīt, mēs varam paskatīties uz datiem. Mēs varam paskatīties uz datiem. Es jums uzreiz saku, šie nav reāli dati, tā ir modelēta situācija, bet, nu, principā tāda ir sastopamā ikdienā. Ja? Tad viens no tādiem jau konceptiem, kad jābūt vispār datiem. Ja, un ja mēs skatāmies, ja šeit janvārs, februāris kaut kur viņiem iet vienādi, kaut kur kādam mazliet vairāk, kaut kur mazliet labāk, bet ja mēs skatāmies gada rezultātus, ja, totāli, tad mēs redzam, ja mēs to 70,000, teiksim, sadalītu vienādi uz diviem, tad vienam tur, teiksim, nezinu, nosauksim viņu par Juri. Tad viņš ir savu plānu sasniedzis un mazliet pārpildījis, un Edgars nav līdz plānam aizvilcis, jā, līdz plānam, un šeit jau mums ir kaut kādi pirmie dati, un mēs jau tagad, ko ar viņiem darīt, ja mums, diemžēl, jāatlaiž, tad šeit jau mēs diezgan precīzi redzam, tad tik mums jāizdomā, kurš ir kurš. Bet te mēs diezgan skaidri jau redzam, kurš pilda plānu, kurš ir ok, un kurš līdz plānam neaizvelk. Līdz ar to mūsu lēmumu pieņemšana jau ir, teiksim, mēs varam pieņemt objektīvākus lēmumus, kas dos mums labāku efektu. Tad mēs varam iet un skatīties tālāk, jo tad, teiksim, tas pamatkoncepts tāds, ka mums nav iespējams vadīt to, ko mēs nevaram izmērīt. Ja mēs nevaram izmērīt un neredzam datus, tad mēs balstamies kaut kādos viedokļos, vēl jau vairāk, ja mums te ir kaut kāds apraksts, ka tas ir dzīvespriecīgs foršs džeks un nekad neatsaka, un otrs ir tāds, nu, nevisai, bet ja mēs redzam, es pieļauju, ka, teiksim, Juris mums būtu šis vecākā gada gājuma kungs, ja, tad mums šajā gadījumā, ja mums kāds jāatlaiž, mums būtu jāatstāj Juris. Ja, tad primāri mums jāskatās uz datiem, jo mēs vairāk skatīsimies uz datiem, jo mēs varēsim pieņemt objektīvākus lēmumus. Tagad ejam tālāk, ja mēs Juri atstājam darbā, mums Edgars jāatlaiž, bet varbūt tomēr nav jāatlaiž. Jo man te būs varbūt daļa jābēdina, bet tas, kā mēs skatāmies uz pārdošanu, tad pārdošana ir ļoti, nu, teiksim, tāds precīzs inženieru tehnisks process, mazāk kaut kāda māksla, tur lirika vai kaut kas tāds. Jo, ja mēs pārdošanu tālāk mēs varam sadalīt pa etapiem. Ja, tad pirmais, nu, lai pārdevējiem būtu vispār ar kaut ko sākt darīt, ja to ja nemaldos, man kolēģi iepriekš jau stāstīja par mārketingu, ja, tad mums jābūt, nu, angliski sakot līdi, latviski sakot, mums būtu jābūt kaut kādiem ienākošiem pieteikumiem. Ja, un ja mēs tagad skatāmies, teiksim, ienākošie pieteikumi abiem diviem, viņi ir vienādi. Pieņemsim, ka viņiem ir 80. Tad mēs skatāmies, ok, ja mums mārketings piegādā līdus, tad mums jāskatās tālāk, cik līdus, cik daudz kurš no pārdevējiem apstrādā. Ja, un ja mēs tagad atkal skatāmies, Edgars apstrādā gandrīz visus līdus, Juris apstrādā mazāk. Un tad te jau ir pirmais, jo, lai mēs varētu izlabot situāciju, mums ir jāsaprot patiesais cēlonis, tas big why. Jo tiklīdz mēs zinām patieso cēloni, tā mēs varam situāciju izmainīt. Ja mēs to patieso cēloni nezinām, kas, piemēram, tur, nu, paņemsim tā drastiski piemēru, kaut kas, nu, teiksim, telpā, nu, kaut kāda smaka parādās tāda, nu, nebaigi. Pošā. Nu, tad mēs varam veidināt. Ok, mēs veidinām, bet tā smaka bišķi mazinās, kā aiztaisam logu, viņa atkal parādās. Nu, ok, mēs varam tad izpūst kaut kādu dezodorantu. Nu, uz kaut kādu laiku viņi pazūd, bet pēc tam tā smaka atkal parādās. Nu, tad mēs varam, nezinu, no storenta izīrēt pūtēji, lai viņš te pūš visu dienu, bet kā mēs viņu apstādījām, tā smaka atkal parādās. Un lai mēs varētu ar to situāciju tikt galā, mums jāatrod tas cēlonis, kas ir, kur tā smaka veidojās. Un tad, nezinu, mēs paņemam grīdu vai linolēju nost un skatāmies, tur, nezinu, pelīt nomirus un tā to smaku taisa, izmetam pelīt pa logu un visu forši, ja? Tad tā situācija parāda, ka, ja mēs atrodam patieso cēloni, tad mēs varam ietekmēt sekas caur to, atrodot patieso cēloni. Un šeit tāpat mēs skatāmies, kāpēc viens zvana vairāk, otrs zvana mazāk.
Iespējams, ka viņš pārāk ilgi pļāpā pa telefonu un neapstrādā, līdz ar to paliek, teiksim, nezinu, no tiem 80 līdiem, 60 ir apstrādāti, 20 nav apstrādāti, līdz ar to tur ir liels potenciāls, varbūt, ka tur guļ iekšā mūsu potenciālais klients, varbūt, ka viņš ar viņiem pārāk gari runā un pārāk ilgi pļāpā. Ja, tad no vieniem rādītājiem uz citiem, to mēs saucam par konversiju. Konversijas stāvokļa izmaiņas. Ja, un tad mēs varam skatīties, teiksim, kāda ir konversija no saņemtiem līdiem uz apstrādātiem. Ja vienam tā konversija būs lielāka, otram būs mazāk. Ja mēs šeit saprotam, kāpēc viņš apstrādā mazāk pieteikumus un atrodam to cēloni, un viņš sāks tos pieteikumus apstrādāt vairāk, tad automātiski viņam pacelsies, saglabājot esošo konversiju, automātiski viņam pacelsies visi rādītāji, atrodot tikai vienu lietu. Okay, mēs varam iet tālāk. Mēs ejam tālāk, skatāmies nākošais, cik no tiem līdiem, kas ir ienākuši, cik viņi ir kvalificēti. Un te arī no mūsu pieredzes ir uzņēmumi, kur vispār nekvalificē. Nu, tātad, ja kurš ienāk pa durvīm, mēs varam pārdot jebkam. Tātad pirmais, ko mums dod kvalificēti pieteikumi, mēs no tā jābūt nodefinētam, kas ir un kas nav mūsu klients. Piemēram, ja mēs tirgojam, nezinu, profesionālus urbjus, un ienāk cilvēks, kurš varbūt urbju, tur, nezinu, vienu aizskara štangu pieurbju gadā, 4 vai 2 caurumus gadā, skaidrs, ka tas nav mūsu klients. Viņš nepirks tik dārgi, tāpēc, ka mūsu urbji ir paredzēti, lai viņi tur urptu, nezinu, 10 000 caurumus gadā. Līdz ar to, ja mēs strādājam ar nekvalificētiem pieteikumiem, tas ietekmē, es pat teikšu, dažos gadījumos tas grauj pārdevēju motivāciju, tāpēc, ka viņš pārdod produktu cilvēkam, kuram tas nav vajadzīgs, kas nav viņa mērķa auditorija. Un otra lieta, ka mēs varam koriģēt mārketingu, kad, mārketings, jo parasti kā ir mārketingā, mārketings atbild pa līdiem normālā gadījumā, nu, un tad viņi močī, lai mums būtu pilns pipelines ar līdiem, savukārt to līdu kvalitāti, to mēs nosakam šeit, un ja mēs redzam, ka tā līda kvalitāte tur pat puse neatbilst tam mūsu ideālam klientam, tad mēs varam koriģēt mārketingu. Mēs varam teikt, tev, veči, jūs tur kaut ko ne tā sakat, galīgi nav tie cilvēki, kas mums ir vajadzīgi. Ja, tad tas kvalifikācijas pašiem uzņēmumiem priekš sevis vajadzētu nodefinēt, kas ir mūsu klients, kas nav mūsu klients. Un, ja ienāk, kas ir, teiksim, mūsu vadītāju skolā, tāpat mēs strādājam ar vadītājiem, protams, ka mums atnāk skolotājs, mums atnāk varbūt, tur, nezinu, bērndārs vadītājs vai kas, mēs prom nedzenam, bet tas mūsu fokus ir uz vadītājiem. Tāpēc, ka mēs iedziļamies, mēs saprotam vairāk tās vadītāju problēmas, un mēs nokvalificējam un nemēģinam pārdot cilvēkam, kurš neatbilst mūsu auditorijai. Ja, tad nākošais, pēc, kad mums ir nokvalificēts, un tad mēs varam skatīties arī, kā dati mainās, teiksim, no tiem, kas mums ir kvalificēti, ar ko mums vajadzētu strādāt, kas atbilst mūsu profilam, tad tālāk, kā mēs noskaidrojam vajadzības. Un tad mēs redzam arī, ka Edgars, viņš ar vajadzībām īsti netiek galā, un te var daudz palīdzēt. Ir uzņēmumi, kam tas ir izstrādāts, ir uzņēmumi, kam tas nav izstrādāts. Te var palīdzēt skripti. Tieši kā mēs noskaidrojam vajadzības, jo kas notiek, teiksim, nezinu, ja tas pats cilvēks, viņš ienāk veikalā, viņš saka, man vajag urbi, un tad pārdevējs viņam sāk uzreiz prezentēt kaut kādus urbjus un piedāvāt, nenoskaidrojot, kādas viņam ir vajadzības. Līdz ar to, ja mēs nenoskaidrojam tās vajadzības, pēc tam liela iespēja, ka mums tā prezentācija ies ilgi un smagi, tāpēc, ka mēs īsti netrāpam ar to prezentāciju, ar tādu lāzeru precizitāti tieši tai viņa sāpē. Ja, un te mēs varam redzēt arī pēc datiem, ja, kad tie kvalificētie pieteikumi, viņš varbūt viņam ir mazāk kvalificētie pieteikumi, bet viņš varbūt vairāk iedziļinās, un pēc tam, kad mēs skatāmies, kad jānoskaidro vajadzības, tad te mums Juris jau izvirzās vadībā. Un viņš labāk saprot tās vajadzības, līdz ar to viņam vieglāk izteikt piedāvājumu. Ja viņš ir izteicis piedāvājumu, tad līdz ar to viņam ir apstiprināto darījumu skaits lielāks. Un te jebkurā starp šiem etapiem, tā paņemsim zīmolīt, ja? Jebkurā starp šiem etapiem te ir kaut kādas konversijas veidojās. Un izlabojot vienu konversiju, mēs uzreiz izlabojam visas pārējās. Ja, tad ejot tālāk, izteiktie piedāvājumi, ko mēs te varam izsecināt, Juris izsaka vairāk piedāvājumus nekā Edgars. Mēs atkal varam skatīties, kāpēc tā.
Kāpēc Edgars neizsaka piedāvājums, ar ko Juris ir pārāks? Un tādā veidā, menedžējot savu pārdošanas komandu, mēs arī to know-how, tās zināšanas no abiem pārdevējiem savācam sev, un ja arī pārdevēji aiziet prom, tas paliek kompānijas īpašumā. Ja, tad skatoties tālāk, ja mēs skatāmies atkal nākošo konversiju, tad mums ir apstiprināta darījuma skaits. Tad mēs redzam, ka Jurim apstiprināta darījuma skaits ir vairāk, kas pasaka, jā, vajag raksta rēķinu, Edgaram savukārt tas ir mazāks. Bet kas ir interesanti, kad apmaksātie darījumi, viņiem abiem ir vienādi. Apmaksātie darījumi abiem ir vienādi, līdz ar to, ko mēs varam izsecināt, iespējams, ka Juris tai fināla fāzē, kad ir jāuzdod vairāk, teiksim, tie hard jautājumi, vai tu pirksi, vai tu nepirksi, iespējams, ka cilvēks saka, jā, raksta rēķinu, lai tikai no viņa tiktu vaļā. Bet te mums ir pamats skatīties un meklēt cēloni, kāpēc tie rezultāti mums nav tik labi, cik labi viņi varētu būt, un te mēs atkal sameklējam, kas ir tas big why. Savukārt, ja mēs skatāmies pēc saņemtās naudas, ja abiem ir darījums skaits vienāds pēc skaita, tad mēs skatāmies pēc saņemtās naudas, un pēc saņemtās naudas Jurim saņemtā nauda ir daudz lielāka. Tas nozīmē, ka vidējais čeks Jurim ir daudz lielāks, tur mēs atkal skatāmies, kā viņš to dabū gatavu. Vai nu viņš labāk piepārdod, vai nu viņš pārdod dārgākas preces. Un tur mēs katrā šajā etapā mēs varam saprast, kas ir tas big why, un nevis atlaist kādu, bet skatīties, kā uzlabot. Ja mums šādas bildes nav, tad mums ir jātaustās un jāmeklē melns kaķis istabā un tā uz labu laimi jāmin. Ja šeit mēs redzam, kā viņi noskaidro vajadzības, vai tas ir vispār kvalificēts klients vai nav, vai mēs izsakam piedāvājumu vai neizsakam, ja mēs varbūt nevaram noskaidrot vajadzības, nesaprotam, tur atkal mēs varam ar skriptu palīdzēt. Ja tur ir apstiprināta darījuma skaits ir mazāks, varbūt, ka viņš neuzdod beigās tos, hard jautājumus, vai tu pirks, vai tu nepirks, kā tu maksās, vai tu uzreiz maksās, vai tu maksāsi ar pēcapmaksu, vai tu dalīsi daļās. Tur mēs atkal varam dabūt kaut kādu big why, un katrā tādā lietā mēs varam mazu skrūvīti pievilkt un beigās būtiski palielināt kopējos pārdevēja rezultātus. Ja, un arī tāpat summu skatoties. Ja viņi ir abi vienādi, strādā vienādu darbu laiku, ko viens dara labāk, otrs dara sliktāk. Un tad izējot no tā, jūs redzat, kur ir kādi dati, un tur jūs varat pievilkt skrūves un ļoti būtiski uzlabot rezultātu. Ja, un pēdējais topiks, kur mēs runājam par prognozēšanu, tad mēs skatāmies, ja šeit ir, piemēram, mums ir sadaļa izteiktie piedāvājumi. Ja, šeit mums ir izteiktie piedāvājumi, mums aiziet uz leju, te mums ir izteiktie piedāvājumi, mēs skatāmies pa mēnešiem sadalīt tikai vienu sadaļu. Un redzot šādu grafiku, kā jums liekas, vai jūs varat prognozēt jau pārdošanas kaut kādu, saglabājot to pašu konversiju, kas jums bija pirms tam? Vai jūs varat prognozēt kaut kādus savus pārdošanas rezultātus vai jau nē? Ja, piemēram, no 40 izsūtītiem piedāvājumiem, tur, teiksim, ir 4 darījumi, vai, konversija, piemēram, 10%, tad skaidrs, ka Edgara gadījumā te būs 1 darījums, un Jura gadījumā te būs 4 darījumi. Un jūs jau apmēram varat prognozēt, kas un kā notiks, pie kam jūs redzat tendenci, ka Juris kaut ko dara baigi pareizi, un tā tendence ir augšupējoša, un Edgars kaut ko dara nekā vajag, un tā tendence ir lejupējoša. Un ja jūs šeit neko nedarīsiet, tad tā lejupējošā tendence turpināsies. Te ir skaidrs, ka te ir kaut kas noticis, tā ir punktā, kur aizgāja uz leju, un te kaut kas ir noticis, un ko viņš sāc. Varbūt viņš sāc mazāk zvanīt, varbūt viņam personīgā dzīvē kaut kas noticis, varbūt vēl kaut kas, bet šie dati jums ļauj ieraudzīt atkal to big why, viņi ļauj jums redzēt, ka te ir kaut kas noticis, vai te ir abiem diviem kaut kas noticis, kur pēkšņi Jurim aizgājis uz augšu, un te atkal mēs varam uzzināt, kas tur noticis, ko Juris nezina. Juris varbūt iemācījies tur krievu valodu vai angļu valodu un sācis tagad piedāvāt ar citās valodās, un tāpēc viņam aizgājis uz augšu. Vai nezinu, vai tur Edgars pārtrauc runāt krieviski un palikuši tikai latviešu klienti, un tāpēc aizgājis uz leju. Te mēs varam jāskatās katra individuāli dati, bet tas man šīs dienas vēlme bija un motivācija, lai aicinājums jums paskatīties uz tiem datiem, jo tie dati jums ļoti daudz palīdzēs pieņemt racionālus lēmumus, un nebūs, kā ir, tā ir, bet jums būs pamatot lēmumi, kas un kā un kāpēc, un jūs varēsiet no pārdevējiem to know-how savākt sev,
paturēt pie sevis, viņa pārdevēja mainās, jūs paliksiet ar katru tādu reizi, ar katru analīzi, ar katru analītiku, jūs paliksiet jaudīgāki un spēcīgāki. Es ceru, ka Elīna stipri nerājās. No manis šodien viss. Paldies! Ja kaut kādi jautājumi, tad varbūt ātri varam. Jautājums ir viens, ko te rakstas, laikam jums adresēts ir. Kā var izmērīt, vai darbinieks pietiekami izzina vajadzības? Vēlreiz nedzirdēju jautājumu? Kā var izmērīt, vai darbinieks pietiekami izzina vajadzības? Tur jābūt kaut kādam skriptam. Tur jābūt kompānijas, tas ir tā kompānijas politika, tur jābūt, kā mēs noskaidrojam vajadzības. Jo kā mums jātiek, vai nu mēs sakam, vai tev ir tā, teiksim, nezinu, cik daudz tu caurums sienā urpsi. Un ja viņš saka, ja mazāk par 10, tad tas nav mūsu klients, vai tad viņam jāpiedāvā šis produkts, ja vairāk par 10, tad šis produkts. Vai tas pats, nezinu, ja mēs tirgojam kaut kādu, piemēram, nezinu, profesionālu virtuves tehniku. Un ienāk mājsaimniece, un viņi grib nopirkt kaut kādu kafijas aparātu, kas ir paredzēts 10,000 krūzītēm. Un mēs tādā veidā viņam ar skripta palīdzību uzdodam jautājumus, cik daudz jūs gatavojat kafiju, cik jums ģimenes locekļi, kādu jūs gatavojat, vai jūs gribat tur latte, vai jūs gribat ar pienu, vai jūs gribat bez piena, varbūt tikai espresso. Jo labs pārdevējs jau kaut kā tur varbūt var mēģināt iesmērēt jebko, bet mums jau jāskatās tāda win-win situācija, lai tas klients atgriežas. Tā kā atbildot uz jautājumu, viss tas noslēpums ir skriptā. Labi, ceru, ka saprata atbildi, jo kas uzdeva cilvēks. Paldies jums par jūsu prezentāciju. Tagad tiešām dosim vārdu Elīnai, kā jūs arī teicāt, cerams, ka viņa nav apvainojusies. Es nododu stafeti Elīnai. Laiku, jā.